Tad tu brauc augšā? Nē. Tuli Rafael sāksim. Ok. Nu labi, tad. Jā, es ar Andri kopā. And you're gonna ski in the afternoon as well? Yeah. Paldies. Jums tādi jauki. I'm here tomorrow. Un tad tiekamies kaut kad. So practice everything you taught me to Yeah. do this afternoon. Labi. Ciao. Trust my daughter when we go skiing in February. Yeah. Then you can tell her a lot. So do you get paid per lesson, or do you get like a wage, the same, depending on... Yeah. It's the same every month, Yeah. regardless of how many lessons you teach. Yeah. In the high season we work Lots, yeah. every day. Tā tad viņi pa sarkano ar kontoru šobrīd Yeah, that's the lejā. beauty of not working anymore. Because normally we'd only Viņi have brauc ar skiing sarkano during lejā. school holidays. Bet Aigars varbūt mēs kāpjam te vidū ārā un That was braucam one of the reasons why we bought ko the place Aigars in dara? France. Because Pa it's just a 11 bit cheaper pirms to 10 minūtēm. Tad jau mēs viņus noķeksim. Nu no šejienes. Jo augšas mēs viņus nenoķersim. Jā. Izkārtīgi nozātiem, tas būs lielāka varbūtība viņus satikt. Tad mēs šoreiz pat 23. nobrauc. Nē. Kā? Tad kaut ko citu. Bet mēs taču vēl neesam braukuši 23. Nobraucām. Bet tu biji 8. Nu, bet es taču saku, tur bija pa kreisi jānogriežas, ka viņš jāatgriežas. Ok. Cerams, ka Aigariņš mūs tādu negaidām. Cerams. Jā, nu labi, pagaidiet, tad viņam es ierastu taisnību. This was like my skis were, my boots were wrong. Upsi.
Hello. Es redzu, kur Ronnijs brauc augšā. Bet kur Ils un Rafēls. Tā, tur ir Gavas. Tur steidz. Jā, Ilze tur. Nē, tie pārāk daudz runāja plaši. Nē, tev arī zilās. Un šodien Rafēlam šausmīgi oranžas bikses. Pasties, redz, ko viņš tā sniegu zem roku. Tev zvana telefons. Ko? Tev nezvanīja tikko? Tu domā, tas... Jā. Nebija tevs telefons? Nē, tas bija lifta signāls. Okei. Kur ir Haigariņš? Paskatīsies telefonā. Labi, patur. Es neko neesmu saņēmis. Nu, rakstīju to, to tu biji rakstījis. Tu vaikaram varbūt nosūtīji. Nē. Es atpakaļ no puslajā Zangartā. Nu, un kas pirms tam bija rakstīts? Tur Jānis tikai rakstīja. Mēs sākam braukt augšā. Tad pa 11. Un kopš tā brīža vairs laika nav nekas bijis. Un pirms cik ilga laika? 30 minūtēm. Tā, ja sāk braukt augšā pirms 30 minūtēm, tad tieši tagad vajadzēja būt lejā. Jā, tad jau tūlīt mēs redzēsim. Viņi taču neapdzina mūs. Neapdzina. Tad jau viņi atbildētu mums tagad. Nē, Aigars jau arī varētu apdzīt. Nē. Tā, un ģirtiņš neko nav ierakstījis. Viņam nav laika neko rakstīt. Jā, nu liftā jau ir. Liftā jāmediktē, lai muskuļi atkal atdzīvotos. Tiek masažīti. Jā. Pasties, kā Rafēls brauc. Redz, kur Aikaks. Viņš jau aizbraucis vienkārši garām. Jā. Čau, Aikak. Good. Pēdas tirksti apcegar ārā. Pēdas? Nē, kaut ko tieši savilkt? Nē, vakardienas iestāds. Tad braucam augšā atpūsties. Jā, mēs domājām aizbraukt uz 11. Tad, kur vidū ir kafejnīca. Tur, kur Grils smaržo. Jā, tur, kur Grils smaržo, aizbraukt kaut ko iedzert. Viņš vāc savus kilometrus. Kapā un nav redzēts un nav rakstīts. Jā. Viens pats? Jā, mēs kopā uzbraucām no rīta augšā, nobraucām leģā.
Tad es gaidīju Andri un Girts sāka braukt tālāk. Bet nu viņš it kā plānoja pa 11. Bet tā arī mēs neesam viens otru satikuši. Bet nu mēs jau varbūt arī braucam garā. Rādījās, ka tas būtu Gašteins centrā. Rūdīgi, precīzi stāstā. Nu mēs bijām arī līdz sarkanajai vidusstacijai nobraukuši. Braucām ar dīvainu enkuru augšā. Jā, kas ir tieši pie tās mājiņas no 11. Ar enkurs ir sūdi. Un es pa enkuru nepatīk, kad kājas uzbraucotie nav. Un vēl tu vari tur apvelties, tev pašam visu laiku vēl jāstūdē. Tas apvelies, tad ir faktāk. Jā, jo tur rašīt no trases nobraukt nevar. Tur nav trase blakus, tur blakus ir aizvērs. Kā tad tu vispār tur, ja tu noķi? Bet tu kāp augšā vai kāp lejā? Ņem slēp plecā, jo pie ankura jau jauni tu vairs nestiet. Tas ir vārds. Es tur nekad nemēģinātu. Mēs arī vairs nē. Jūs pamēģinājāt? Mēs pamēģinājām, bet vairs nē. Un gaidīja pie 31. jo nezināja, ka es jau sen esmu viņam garām. Kā tad viņam šitā gadījās? Viņš brauca pa zilo augšā un es aizlaucu pa sarkanu. Bet Jānis jau brauc lejā, ne? Ar šito? Nē, agrāk sarkano uz Bāta Gašteņu. Jo? Jo Teodoram gribējās tur nobraukt. Tad mēs viņus augšā varbūt kādreiz atkāpam. Var būt, bet vai tad Jānis otrais tiek augšā? Ar pusgaņēr tiketi? Nē, laikam jau nē. Tad viņi no Bāta Gašteņa to darīs. Gaidīs stundu autobusu? Jā. Kad viņi bišķi saikuši? Varbūt viņiem taisni paveiksies. Varbūt viņiem paveiksies. Varbūt viņus nopirks vēl vienu pusgaņēr tiketi. Varbūt. Viņa maksā 30 eiro? Kaut kas tāds. Dievs, tu nopirks 2 pusgaņērs un tev jau ir skīti. Osīt, es piedodu, es tev arī gaidīju pie 31. domāju, ka man redz. Tā, ka tu biji 50 metru attālumā, es tādu braucu. Neredzēju, ka tu esi no Kukudopu garām. Jā, tāpēc, ka es vienā vietā nobraucu taisnu. Jā, bet es tur tev buļķi stāvēju, tikpat kā tu šobrīd buļķi stāvēji. Jums vajag vienam sarkanu lampiņu skivert, otram zaļu. Nē, vienkārši jau sarunāju vienā, bet tas attiek. Es jau... Jā.